Ko darīt, ja katalogā ir īstā māja, bet tikai gandrīz mēs varam to pielāgot tavām vajadzībām? Čau, Neo māja šoreiz Ādažu pusē atrāda jums konstrukciju. Mājas lapā konstrukcija ar nosaukumu Ginta 3, taču šī nav parasta Ginta 3. Šī Ginta 3 pārtaisīta pēc klienta vēlmēm, un klients mūsu uzmeklēja šogad pavasarī martā izstādē Ķīpsela māja. Un skatāmies, kāds mums ir rezultāts. Terasa ir ļoti liela, 2,8 x 6,6 metri. Patreiz notiek vēl fasādes krāsošanas darbi. Pietiks vieta gan dārza galdam, gan šūpuļtīklam. Šeit ir tiešām daudz vietas, cilvēku tusiņš un tā tālāk. Atpūtas telpas izmērs 2,8 x 6,6 metri. Pie 20 kvadrātmetriem, vieta gan dīvānam, vieta atpūtas stūrītim, galdam un tā tālāk. Klients vēl ir papildus pasūtījis, lai būtu vairāk gaismu. Pie šīs te ārsienas būs iekšā divviru loks, tipa vitrīna, lai mēs atpūtas telpu padarītu gaišāku. Ir iespējams pēc mājiņu montāžas vienmēr papildus uzstādīt loks, ja jums tas ir nepieciešams. Parādīšu vēl saimniecības telpu, viss zem atslēgas, divviru durvis, koras augstums 3,8 metri. Esam Gintas 3 saimniecības telpā, kur atradīsies klientam darba galds. Konstrukcijas izmērs mums ir 3 x 6 metri. Šīs izmaiņas mēs veicām konkrēti Gintas 3 projektam. Sienas biezums no 70 mm uz 44 mm. Ārējais izmērs no 6,4 un 8,4 uz 6 x 10 metri. Jumta slīpums no 15 grādiem izmainīts uz 20 grādiem. Viņš pastiep garāk, nedaudz šaurāk, mazliet augstāk. Šīs izmaiņas mēs veicām mājiņai Ginta 3. Skaties neomājas.lv, droši zvani raksti, atbildēsim.